Tas nozīmē to, ka daudzi cilvēki arī zin, ko pieļauj, jo mūsu prāts un mūsu smadzenes un būtībā kvantu zupa ir ļoti, ļoti burtiska lieta, saprot. Un ja tu saki viņai, kad es vēlētos, lai man būtu vairāk naudas, es vēlētos, lai viss būtu kārtībā. Tikai vēlies. Ko tu radi? Tu iemet būtībā šo vārdu salikumu tai putrā, un tu pasties, kas tur ir, kāda ir forma. Un tā forma ir tieši tāda. Es vēlos, lai man būtu labi. Un visums nodrošina tev vēlēšanos, būtībā turpināt vēlēties. Ņem un vēlies, cik tev uziet. Un rada situācijas, un tu pats sev radi situācijas, lai tu varētu turpināt vēlēties, lai tev būtu labi. Šitas tev ir ļoti forši definējums. Un tas tā ir, kā mēs dzīvojam. Baigi, īstenībā ir tā, ka es visiem ieteiktu ļoti uzmanīgi, būt ļoti, ļoti uzmanīgi būt ar savām domām un tiešām uzmanīties par to, ko jūs domājat, jo tas ir tas, kas jūs esat. Jā. Te es gribu piebilst. Henrijs Fords, lai viņš arī būtu, teiksim, tajā varbūt cilvēku lokā, kas man īpaši neuzrunā un nepatīk, ja? Bet viens viņa citāts ir ļoti lielisks. Viņš savulaik ir teicis tā. Tu vari teikt, ka tev izdosies. Un tu vari teikt, ka tev neizdosies. Abos gadījumos tev ir pilnīga taisnība. Tieši tā. Lieliskāk pateikt to domu, ja? Jā. Teikumā. Jā. Nevar lieliskāk. Tas ir tik īsi un kodolīgi, un tik plaši un izsmeļoši, ja? Jā. Ja tu esi kursā. Tieši tā. Un saprot, īstenībā ir tā, ka ir tomēr, lai kā varbūt šodienas situācijā, mēs skatāmies vēsturē uz cilvēkiem, kur it kā varbūt pēc šodienas mūsu sapratnes un prāta viņi it kā ir varbūt nodarījuši kaut ko ļaunu, bet tā pašā laikā mūsu cilvēcei bez viņiem neiztikt, tāpēc, ka viņi mums dod šodienas prātu. Ja viņi nebūtu tur bijuši, tad mēs nebūtu tie, kas mēs esam šodien. Un visi šie cilvēki, kas tomēr mūsu pasaules vēsturē bijuši diezgan īpaši un izcēlušies, un kuru varbūt teicieni mūs ar vēl šodien iedvesmo, viņi ir labs piemērs tam, kas cilvēks īstenībā var būt, cik cilvēks var būt lielisks. Un lielisks tādā ziņā, kad pasties tāpat, teiksim, ja mēs runājam par Edisonu, ja, padomājam par kaut vai par spuldzīti, padomājam par to, ka tu ieej istabā iekšā, ja tev kādreiz būtu kāds teicis, tu iesi savā mājā iekšā, pieiesi pie sienas un nospiedīs pogu un tev iedegsies gaisma. Tas taču ir nereāli. Jā. Tas taču ir pamatā būtībā tas ir nereāli. Bet bija cilvēki kā viņš, bet bija cilvēki kā Edisons, kuram nebija koncepta par to, ka tas nav iespējams, un viņi to radīja. Tāpat arī Džeki, kas izdomāja lidmašīnu. Kā tu vari, tas taču ir nereāli, ka tu saloki metāla gabalu un lido pāri okeānam. Tas taču ir nereāli, vai ne? Bet bija cilvēki, kas neuzskatīja tā, kuriem nebija tāda koncepta. Līdz ar to viņiem bija tas potenciāls radīt to visu. Es domāju, vai mēs varam sarunāt, ka mēs kaut vai par šito pašu tēmu plašāk atkal, kaut kad uz regulārākas bāzes mēs varētu, teiksim, pat izstrādāt varbūt plāniņu. Gan kā palīdzēt cilvēkiem identificēt. Caur sarunām, to konceptu vēl apslīpēt, ja? Tad es domāju, kaut ko šitādu regulārāk, lai ir cilvēkam visu laiku iespēja, neklātienē kaut vai pavērojot, paklausoties, bet šitādi kaut vai sarunas ieskatīties sevi, un varbūt viņš padomās bļāviens, bet viss taču, ko viņi saka, ir taisnība, un jāsāk skatīties. Jebkurš cilvēks, kurš zem tavējā posta vai zem tavējā vidika vai zem šī vidika parakstīs, kādu huņu, ko jūs tur runājat, viņš jebkurā gadījumā iekšēji intuitīvi jūt, kad šeit cilvēki runā par taisnību un par kaut ko, kas ir lielāka patiesība nekā varbūt tā mana, kas šodien ir.
un cilvēki kā tādi, es nevienu cilvēku nespēju vispār vairs kaut kādā veidā tiesāt, lamāt vai noliegt vai kaut kādā tādā veidā, jo es zinu, ka mēs katrs esam spējīgi radītāji, un jebkurš viņam stāst, viņš varbūt to sākumā var noliegt, un viņam ir vismaz kādas 5 reizes jānoliedz informācija, pirms tā viņa intuīcija viņu jebkurā gadījumā pārņems un pateiks vecīt, iedzienies. Te es tev gribu pateikt, dzīve parasti izmāca caur dualitāti. Tieši tā. Pieņemsim, sākumā tu pateiks, redzi, kāds simulants, viņš, piemēram, ietur un klibo un jārā, un tu esi tajā vienā pusē, kur tu ņirgājies, piemēram, pa kādiem, un paies laiks, ka tu būsi tajā pašā pusē, ko tu ierēdzi, kuru tu ignorēji, ka tu varēsi atklāt skatīties atpakaļ uz tādu, kurš uz tevi ņirgājās, ja? Jā. Un tev būs un tas visu es esmu ievērojis, kā manā dzīvē, tā citu dzīvēs, tikai lielākā problēma ir tā, ka tā kā tu saki, es atskatos, es pāanalizēju, kā es rīkojos, ko es daru, kas bija tas, kas man bija jāiemācās tajā pusē, un kas man jāiemācās šitajā pusē, piemēram, situācijai kaut kādai, ja? Bet ir cilvēki, kam tas notiek, viņi vienkārši ignorē, un viņus tā svaida no viena krasta uz otru, un papeldēt mierīgi tajā plašajās dzīlēs viņi nevar. Jā. Jo mēs tā kā paņem no krasta, kad tu jau lēnām tā kā peldēt, tu vienkārši škvarņika aizvelk uz otru krastu, akal velk uz otru, un tev visu laiku šitā vazā. Jo tu neesi iemācījies, kad tev ir, jāpieņem tas, ka tev jāplūst vienkārši pa straumu. Jā. Tu runāji par to, ka tu vienmēr tu vienmēr mētājies, ja tajā dualitāte. Es skatījos vienreiz vienu interviju ar vecīti, kurš kaut kad, es nezinu, man liekas, viņš kaut kādos 60. gados, mums jau baigi daudz gadi pagājuši, viņš ir uzrakstījis grāmatu Dzīve pēc nāves. Un ko viņš darīja pēc tās grāmatas rakstīšanas, viņš visu mūžu savēja, viņam kaut 70 gadu laikam vai 60, viņš visu atlikušo mūžu pētīja klīniskās nāves un to, ko cilvēki saka, ko viņi redz klīniski, kas notiek pēc tam, ka viņi it kā ir miruši un ka viņi iziet no sevis. Un 98% cilvēki stāstīja par situāciju, kad viņi tā kā atstāja savu ķermeni, to, ko mēs visi zinām, tur kaut kādā vai telpā no vienas stūra spēja paskatīties uz sevi, un tad pienāk situācija, kad viņi jūt kāda sava radinieka klātbūtni, kurš jau ir aizgājis. Bet viņi, protams, neredz, bet tas viss ir neaprakstām vārdiem, jo tā ir cita sajūta, cita frekvence. Un viņi tagad viņus tā kā sagaida, un tad viņi pēkšņi nonāk vietā, tādā tā kā abstraktā telpā, bet to kaut pa telpu nevar nosaukt, un ko viņi redz? Viņi redz visu savu dzīvi, bet viņi neredz vienkārši, kā lentā noskatīties. Viņi savu dzīvi redz no to cilvēku kurpēm, ar kuriem viņi komunicējuši un dzīvojuši kopā, un kurus viņi ir ietekmējuši. Tas nozīmē to, ka, ja tu esi savā dzīvē kādam darījis pāri, tad tu tagad tajā kinozālē ļoti labi izjūti visu to, ko viņš ir izjūtis, jo tu esi viņš tajā situācijā. Un šādi tu redzi savu dzīvi. Un, protams, ja tavā dzīvē tu būsi vērsts uz progresu un attīstību un nebūsi vērsts bijis uz to, ka tu nodari ļaunu, tad tas kino var būt diezgan skaists, jā. Bet zini, ja tev ir tā, ja tu esi bijis mazliet savādāks, tad tu tur izjūti visu to, ko tu darīsi pāri arī citiem cilvēkiem. Un tad, kad es klausījos tu interviju, tad man tas rītīgi lika aizdomāties, un es domāju, wow, ok, tur ir kaut kādi 400 cilvēki aptaujāti. Un visi viņi saka praktiski to, kad viņi tādā situācijā un tādā vietā nonākuši. Man tas sāk likt aizdomāties par to, kādā veidā tu vispār, kustini savu dzīvi, ja? un ko tu dari. Tas tāda piebildīt vienkārši tam, ko tu teici.